Pasaules čempionāts hokejā interneta portālā TV3 LV. Ekskluzīvas spēļu tiešraides un atkārtojumi, prognožu spēles, jaunumi un fotogalerijas. Kā arī vienīgi šeit komentētājiem hokejista Arta Ābola videoblogs. Dzīvojam hokejā. TV3 LV. Monē, labā metiena pozīcijā bija. Brunner vēl viens metiens, vēlreiz bloķēts. Brunners saglabā ripu. Monē aiz vārtiem. Izslido vārtu priekšā, piespēle Burzmāra priekšā un 0-1. Ilgstošs uzbrukums un tomēr nespējām mēs nosargāt šo Latviju. 3. minūtē nonāks zaudētājs 0-1. Atkal tomēr redzam šo epizodu un nepaspēja. Aizsargi tur ir nobloķēt 96. numuru Brunneru. Arī Edgars Masāļskis vairs nespēja glābt šajā situācijā. Sākotnēji parādīts tika, ka vārtus guva Andrejs Ambuls. Redzēsim, vai būs kāds precizējums, katrā gadījumā rezultāts no tā nemainīsies. 0-1. Ambuls. Atkal šī maiņa. Ambuls, Brunners, Monē. Arī vienīgo vārtu guvēju un noteikti labākais virknējums pirmajā trešdaļā. Monē! Labi, ka sotnieks bloķē Monē metienu. Atkal viens pats palika Monē. Tiek atspēlēts Daugaviņš. Brunners lieliski nospēlē. Jāsas mēģina spēku paņēmienu pielietot. Vēl viens metiens un bloķē šo metienu pašaizliedzīgi. Mētas rips ceļā. Andris Džeriņš tur. Un tomēr 0-2. Lai kā negribētos teikt, brieda šie vārti un beigās nobrieda. Rezultāts ir 0-2. Mēs skatāmies atkārtojam. Andris Džeriņš tur. Labi, neieties vārtiem, tas ir normāli, nav jāieties vārtiem, apbrauc riņķi, bet kurš 90. numurs, tad laikā varam pateikt, ka 90. numurs ir Romans Jorvī. Tas ir aizsargs, kurš pieslēdz uzbruku, apbrauc riņķi vārtiem un panāk rezultātu 2-0. Šveici izlas vadībā. Poteikt ātri uz priekšu, un tālu piespēl arī šoreiz precīzi. Štāls. Ļoti skaisti un ripa vārtos! Mēja! Ilgi gaidītājs. Juris Štāls fantastiski nospēlē. 2000. gadā Aleksandrs Beļausks. Tikai pēc šāds piruets viņš guva vārtu pret Baltkrieviju. Šoreiz šī piruete piespēle un redzam Šons Simpsons. Uzreiz uzmundrina savu spēlētājs, ka jāspēlē, atdzīvojamies mēs, atdzīvojas mūsu līdzutēji un Gins Mēja, pasaules čempionāta debitants. Savā pirmajā spēlē pasaules čempionātā jāizpēcējumi ir Vankūveras olimpiāda. Redzam šo Štāla pirueti. Mēja cīņā ar Rutemanu, tomēr izslidina ripu zem Mārtiņa Gerbera un tik ilgi gaidītais un ļoti vajadzīgais vārtu gūms beidzot ir noticis un Gins Mēja. 1-2. Tieši tas, kas vajadzīgs, un atkal 3. minūte, un atkal faktiski nospēlēts tikpat daudz, gandrīz vai 2 minūtes un 35 sekundes. Gins Mēja. Galviņš, diemžēl neprecīzi ir ar tēlam, bet nekas cits neatlika, jo tur ļoti tuvu bija Romī. Sprukts. Galviņš jāmet. Metiens! Vēl viens metiens. Galviņš. Nē, bet Dārziņš. Galviņš. Metiens. Bloķē. Buklers Galviņa metienu. 45 sekundes vēl. Vēlreiz Gunts arī atspēlē atpakaļ. Spēcīgs metiens un Gerbers ar lielām grūtībām tiek galā ar šo Lauru Dārziņu metienu. Reķis. Reķis neveiksmīgi nospēlē Lēms. Pats metiens un Masāļskis. Sprukts. Niķels jāmet. Niķelī laiks nest. Sprukts un Gerbers. Gerbers. Nav, jā, tur ir Vasiļevs, 40 sekundes, 42. Aiz vārtiem Ņiževijam. Ņiževijs neapdomīgi piespēl vārtu priekšā. Derūns neizšķirs par metienu, baidījās mest no savas zonas, lai nebūtu pārmetiens, un ļoti pareizi izdara to, bet aiz sarkanās līnijas jau traucēja mūsu, ja nevar izdarīt metienu. 25 sekundes, Ņiževijs, Cipulis, neizdots metiens, Cipulis! Vēlreiz Cipulis, bet ripi ir plus lēnām. Tu izraidi no zonas, lai būtu pārmetiens 15 sekundes. Reķis. Kujats, bet spēka nav spēka vairs mūsējiem. 7 sekundes un 1-3. Martins plus.
3 sekundes pirms spēles beigām panāk gala rezultātu. Priecājas, protams, ka šveicieši, viņa galvenais treneris Šons Simpsons, ir patīkami sākt darbu izlasē ar uzvaru pret līdzvērtīgu konkurentu, un arī šogad, 2010. gadā, pasaules čempionāts tiks sākts ar zaudējumu pret Šveici.